Labvakar! Esam šovakar raidījumā kopā, raidījuma nosaukums tātad šeit un tagad, ar mani kopā būs Irēna Hadaņonaka, sociālā pedagoģa, speciālā pedagoģa, un es esmu Aivis Dombrovskis. Un pagājušā raidījumā, kas bija otrdien, mēs sākām ar Irēnu runāt jau par šo te pedagoģiju speciālo, bet šodien mēs atstājām tēmu par holistisko terapiju. Bet pirms mēs aiziesim pie dziļākām tēmām, varbūt, Irēna, tev ir vēstule, uz kuru tā kā varētu atbildēt skatītājiem pāris vārdos. Jā, te ir jautājumi. Protams, ka kundzei taisnība. Un mazliet mēs runājam pagājušajā reizē par to, ka tiešām situācija ir tāda, ka atlaida speciālistus, skolotājus, logopēdus, speciālos pedagogus, daudz kur arī sociālos pedagogus. Un es arī uzsvēru, ka tā bija pašvaldība izvēle, vai viņiem ir vajadzīga šī palīdzība vai nē. Un arī tas ir bērnu tiesību pārkāpums, jo praktiski ir tā, ka bērniem pienākās šī palīdzība, un tās ir viņa tiesības to saņemt. Un, protams, arī taisnība ir tā, ka logopēdi trūkst, jo logopēdi iedalījums absolūti neatbilst pēc diagnosticēto bērnu skaita. Kundze prasa, vai ir statistika par šiem jautājumiem. Šī grāmatā ir redzams tas, jā, varat paskatīties, tur ir dati publicēti. Rīgā ir 44% tādu bērniņu, kuriem vajadzīga skolotāja logopēda palīdzība un kur absolūti nekas nav saistīts ar prāta darbības traucējumiem. Lauku rajonos ir 68, 74 un ir atsevišķas skoliņas, kurās var pateikt, ka mazajās klasītēs visi bērniņi ir ar fonomātiskās uztveres traucējumiem. To, ko es pagājušajā skaidroju. Kas ir fonomātiskā uztvere? Jā, pareizi, tiem, kas nedzirdēja pagājušajā reizē. Jā, tā ir tāda problēma, kura pēc tam izraisa mācību darbības traucējumus. Bērnam grūti lasīt, rēķināt, viņam varbūt ir grūti orientēties telpā un laikā. Tas ir uz lapiņas un istabā un savā augumiņā. Viņš neatšķir kreiso labo pusīti un tā tālāk. Labi, tur vēl kaut kas bija jautāts. Jā, es atbildēju uz visiem jautājumiem. Jā. Ka pietrūkst logopēda taisnība, pirmskolas izstādēs viņas arī nepietiekami iedala. Ja? Un mans rosinājums jau sen, kad es rakstīju savās grāmatās, es teicu, logopēdus vajag uz diagnosticēto bērnu skaita. Un nevis uz kaut kādām abstraktām vienībām, vai kā tur tie skaitļi ir uz pusotru bērnu, vai kā tur tie. Nu jā, kā tās normas jā, tas nosaka, ir neiedomājami. Šodien mēs tā vairāk runāsim arī par tām, mēs te jau pirms raidījuma sākām parunāties par tādu problēmu kā autismas, un tā ar viņiem strādā šiem bērniem šādām diagnozēm, un nezinu, ka, teiksim, tajā terapijā, kas man ir grupa sistēma feminoloģiskā, ir pieredze ar tādu darbiņu, pa dzimtas lietu strādājot, tu tīri jau pašu bērnu strādā. Kāda tev pieredze ir ar, un varbūt tad arī uzreiz pāriesim pie šīs holistiskās terapijas, ja, kam interesē, teiksim, šādu grāmatu izlasīt par vairāk, mēs tikai pieskarsimies mazliet. Jā. Tu strādā arī ar bērniem autistiem, to es tagad zinu. Kā nerunājošs bērniņš autists sāk runāt, un paldies, es turpināju ar viņu strādāt un palīdzēju tālāk. Autists tā ir ļoti interesanta varbūt arī parādība. Skatītājiem mazliet to diagnozi izskaidro. Jā, ziniet kā, es palīdzēšu saprast visiem, arī tiem, kas nav speciālisti. Jā. Jūs vismaz noteikti visi zināt pasaku par Sniega karalieni. Sniega karalieni nolaupīja brāli Keju Gerdai. Jā. Un kad viņš tur padzīvoja tādā pilī un tie ledus kristāliņi iekrita viņa dvēselītē, viņš ierauga Gerdu. Viņš viņu pazīst, bet viņam ir vienalga, kas tā tāda. Tas nekas, ka viņi ilgi nav redzējušies. Tad apmēram tā notiek ar autistu cilvēku, kas ieiet sevī vairāk. Ja? Bet es esmu sastapusies ar ļoti interesantām lietām, ka kādreiz saka, ka pie manis atvedīs autistu un man paskaidro, kas tur būs, es vienmēr sagatavojos, bet ja bērns tikko man ieraugot, iemetās man klēpī un tūlīt sāk ar mani komunicēt, kļūda diagnozē noteikti. Bet tas varbūt ir tas, ko mēs runājam pagājušā raidījumā, jau ka ir jābūt speciālistiem, kas to spēj diagnosticēt. Protams. Nē, bet autista diagnozi jau tikai speciālists var uzlikt. Toties noņemt, ka arī nekā nevar. Tur ir grūti atkal, ja? Bet ir arī ļoti dažādi viņi.
Ja? Nu, ir vairāk. Jā. Man ir vecs no Maskavas ļoti pārzāļots autists. Tas nozīmē, ka viņš tik ļoti truli reaģē uz pasauli, ka neko netver. No Pēterburgas atveda puisi, 13-14 gadīgi tādu skaistu staltu jaunekli. Nezinātājs nepateiks, bet nerunājošs. Toties viņš zināja, ka viņš pie manis nāk. Autisms ir iedzimtais taču. Jā, tā ir lieta, kas ir tiešām tur jāsaprot tā, kā tu teici. Jāskatās pa zaru. Ja? Un viņš man pat mūziku atnes, lai es varu klausīties to mūziku, un mēs visu viņu tur komunicējam bez valodas, protams. Un es palūdzu vecmāmiņai palikt ar mani parunāt, lai es varu pastāstīt, ko tur var darīt, jo viņš ar mani maz būs kopā, viņš aizbrauks projām. Un vecmāmiņa man saka, jūs tā runājat, ja, ka vajag meklēt kaut ko labu visā. Viņa saka, viņš iet pa ielu, viņš novelk bikses un izkārtojās uz ielas. Es viņai saku, bet ja viņš nenovilktu un vienalga izkārtotos, viņa teica, ak, Dievs, jūs man gan pateicāt. Ja? Es tev teikšu, es tā kā biju Indijā, Delī, tad tur ir ļoti daudz autistu. Jā, jo tur ir pilni trotuāri. Un neviens nesavāc. Ja? Jā, un šeit varbūt ir tā lieta, kas mums pašiem pašā būtībā ir jāsaprot, lai mēs vispār kādam spētu palīdzēt. Nav svarīgi, vai tas būtu bērns ar speciālām vajadzībām, īpašām vajadzībām, autismu vai vēl kaut ko, vai vienkārši cilvēks, mums ir jāspēj viņu pieņemt pirmām kārtām tādu, kāds viņš ir. Tāds, kāds viņš ir mūsu priekšā, ja mēs gribam kaut ko līdzēt tam cilvēkam. Bet, diemžēl, mēs nekad nepalīdzēsim tad, ja mēs nespēsim pieņemt viņu. Un ar bērniem, ir sevišķi skolā, es domāju, tieši tas pats ir. Jā. Lai mēs varētu kaut ko darīt, mums ir jāpieņem pirmkārt tāds, kāds tu esi. Ja tu esi tāds, kas novelc bikses un tur nokārtojies, nu, es tev pieņemu. Un mēs varam darīt kaut ko tālāk. Ja es to saku, fuj, es tevi noraidu uzreiz, un es neko nevarēšu līdzēt. Jā, protams. Bet, es nepārspīlēšu, ka es teikšu, es mīlu bērnus. Un autistiem dēsilītes to jūt, un mēs momentā saslēdzamies. Pat tad, kad cilvēki domā, pat ja piederīgie domā, ka viņš nespēja pilnīgi neko, nereaģē pilnīgi ne uz ko. Tā es satikos ar vienu kolosālu blondīnīti ar tādu puisīti autistiņu. Un kā ieraudzīja viņu pirmo reizi, tā viņš man tā pienāca tūmā un sāka man apostīt. Tas bija pirmais, ko es sapratu, tas domā. Un tad es ko mēs daudz izdarījām. Tu arī minēji par to, ka tomēr šie bērni ļoti daudz uztver neverbālos kontaktus. Tātad tie kontakti, kuri nav izteikti vārdos, un domas, kuras mēs neizsakam vārdos. Ja? Kas ir tas, ko Olports saka, uztver to, ko mēs domājam. Jā. Es arī tā ar viņiem sarunājos. Un interesanti ir tas, ka tad jau arī man jāuztver kaut kas ir. Un tas interesantā veidā notiek pilnīgi precīzi saprotam. Un man daudzreiz ir bijis, nesen bija viens atvests no polārā loka, kolosāls puisītis, autistiņš. Tad viņš apmēram 6 reizes, apmēram pusstundā izdarīja to, ko es viņam lūdzu. Domās izdarīt, precīzi pagriezās, gāja un darīja. Viņš lieliski lasīja domas. Ja? Un tur es ievēroju arī, ka autistiņiem ļoti daudzkārt ir tā, ka viņi ļoti ātri pamanās apcelt citus, kas ļaujās, kā mamma, piemēram. Ja? Tur ir tā niansīta, ka tā mammīte neaptver, ka arī viņiem ir tā svarīgā joma audzināšana. Ja? Un es tā diezgan ātri īsā laikā sastāstīju, kas mūsu tām pāriem darbniecēm jādara, un pati tā darīju, un viņš pierada, ka nevajag ķērkt uz dusmīgi uzreiz un bļaut par visu, jā. Viņš paskatījās lielām acīm un momentā panāca savu savādāk, jā. Es atceros filmu par to Brūs Vils, kur bija arī viņam tā kā autisms, kā viņš parādīja matemātikā ģēnijs viņš bija. Jā, viņš šos atkodēja Amerikas armijā, tur tās kodus. Varbūt tā filma, bet es pieļauju, ka tā arī reālā pasaulē eksistē. Ne tikai filmā, bet tiešām viņi ir savās jomās kaut kur ģeniāli. Jā, ir tādi sevanti autisti. Nu, gudriem vārdi jau atkal izskan, ja? Jā. Bet, piemēram, cilvēks lidoja virs Ņujorkas, tāda iznāk minūtes 30, un jau 6 gadus viņš precīzi zīmēja Ņujorku. Milzīgi liels pie sienas tāds zīmējums, glezna, un viņš sēž un zīmē precīzi. Tie sevanti, jā, viņi ļoti interesanti. Komunikācijā grūti. Mums ir tik daudz tomēr vēl paliek neizskaidrotā. Un es domāju, ka mums ir vērts par to domāt daudz vairāk nekā varbūt mēs domājam šobrīd. Pacelsim lūdzu. Jā, lūdzu.
Labvakar. Labvakar. Vai varētu uzdot tādu jautājumu? Lūdzu. Vai Klinefeltera sindroms arī kaut kas ir līdzīgs pie autistisma un... Nu, vēlreiz, es nesapratu lāgā, kas tas par sindromu bija. Halo? Halo, Klinefeltera sindroms ir puikam. Grūti man jums atbildēt uz jautājumu, jo es tiešām neizpratu jūs jautājumu. Ģenētika Klinefeltera. Jā, ziniet, tādā gadījumā, lai paliek nenoskaidrots. Ģenētika. Viņš tagad ir pirmā klasītē vispār ir? Nu, es godīgi sakot par šādu sindromu nezinu, bet... Jā, varbūt, kad mēs vienkārši atzīmēsim, un tad Aivi nākošajā reize būs jāatbild. Nē, es iesaku varbūt uzrakstīt e-pastu. Atbildēsim ētrā arī. Jā. Paldies jums. Uzrakstīt e-pastu uz studiju, jo, teiksim, tur tās klasifikācijas varētu būt ļoti, ļoti diferencētas, ja, un šajā gadījumā, protams, šādus sindromu es tiešām nezinu. Visi labi izprata to vārdu. Jā, tā kā vislabāk uzrakstiet uz televīziju, e-pastā un pārsūtīs Irēnai Haduņonakai, un Irēna jums uzrakstīs jau rakstisku atbildi uz to, ja? Jo tiešām šoreiz ir tā, ka, to diagnozi es arī nezinu. Es arī ne. Nu jā. Bet tad atgriezīsimies atpakaļ jau pie šīs te holistiskās terapijas. Un kādi ir tie trīs galvenie? Es zinu, ka trīs galvenie uzdevumi ir. Kas tie ir par galveniem uzdevumiem? Redziet, ir labi, ja skolotājs, mēs runājam, ka mēs esam skolotāji. Jā. Ja skolotājs zina daudz vairāk nekā tā ir parastās pedagoģijas metodika, ja? Un es esmu apgūsi ļoti daudz ko no holistiskās terapijas metodēm. Un, ja tā domā, tad jāatcerās, ka mēs varam nebūt terapeiti. Bet ja mēs zinām paņēmienus un metodes, mēs varam viņus izmantot kā pedagogi. Ja? Un tie trīs galvenie uzdevumi ir tādi. Pirmais, lai tā terapija darbotos, ir jāatcerās, ka ir jāpieklauvē kreisajai puslodītei. Tātad galvā smadzeņu darbības visai loģiskajai pusē. Likumi, noteikumi, formulas un tā tālāk. Kā eksistē labā pusīte un labā puslodīte, kura rūpējas par skaņu, par mūziku, par virzību. Es saku, tas ir labajā. Bet burtu, ko mēs iedomājamies ar to, tas ir kreisajā, lai vieglāk saprast. Ja? Un tātad, ka tikai caur labo puslodi mēs varam aiziet pie tā rezultāta, kad cilvēks saka, jā, man patīk. Un viss, ko ir, jā, man patīk, tas vienāk, tas ir bērns vai pieaugšais cilvēks pēc traumas, tad uzreiz ir tas, ka 98% panākumu tālākai darbībai. Otrais princips, kas ir, atkal jāatcerās, ka jāstrādā tikai praktiski ņemot vērā visas sajūtas, ja arī, kā mēs strādājam papildus vairāk, tas ir maņas. Es strādāju, man patīk tās maņas, jo strādāju, piemēram, runu kā maņa. Ja? Un caur labo puslodīti atnākt uz rezultātu un darīt to tikai darbībā. Un trešais, un tas ir tas, ko mēs mazliet pagājušajā reizē parunājām, atrast to, kas viņam veicās. Un tas vienmēr būs kaut kas no labās puslodes. Es teicu par blondīni smuko autistiņu, kas man apostīja. Kāpēc es sapratu, ka viņš domā? Tāpēc, ka viņš mani apostīja. Viņš tūlīt secināja, kas tā tāda ir, kāda viņa ir, ko viņa no manis grib. Nu, dzīvnieku pasaulē īstenībā jau vienmēr ir ar smaržu sāka. Tieši tā. Un tad notiek kas? Saslēdzās smadzeņu sinapses, tie tie kanāliņi, kas savieno puslodītes, un rezultāts ir tas, ka šī informācija pati rotē. Bet holistiskais, tas nozīmē holos veselumu. Veselumu pieeja. Jā, veselumu pieeja, ka, teiksim, nevis kaut kādai daļai, bet tad visam iet kopumā, tāpēc holistiskā psiholoģija. Nu, tu esi skolotājs, un te daudz, varbūt, skolotāji, kas klausās, kā kādreiz bija. Pat mācību priekšmetu skolās tā sauca. Bija fiziskā audzināšana, muzikālā audzināšana, ja? Jā. Un ir kā tēmē atsevišķos galvas smadzeņu centros, tuk mums, ja? Un tad veidoja to harmonisko, komunistisko personību, tad tas tur nobruka, tad bija harmoniska personība, nekas jau neizdevās ar to. Jo nav pareizi tēmēt atsevišķos galvas smadzeņu centros, ja? Atrast to veiksmes punktu, un no veiksmes punkta iet tālāk uz priekšu.
Nu, televīzijā arī ir zināms veiksmes punkts, un televīzijā tāds veiksmes punkts varētu būt reklāma. Un tā arī būs mums veiksmes punkts, jo mēs iedzersim tikmēr tēju. Skatītāji, reklāmas pauze. Tā, esam ēterā atkal. Tas ir tik tāds. Tā, labi. Pasīsimies pēc tam, tagad pacelsim, atbildēsim uz zvanu. Lūdzu. Labvakar. Labvakar. Man būtu tāds jautājums, kā izskaidrot un vai tas ir nopietni, cik tas ir nopietni. Bērniņš sāk iet skolā, viņš burtiņus pazīst, viņš var viņus uzrakstīt, bet viņš nevar sasaukt vārdiņu kopā. Matemātikā viņam viss padodās, viņš ļoti labi ir izrēķina ātri, bet viņš nevar izlasīt to tekstu uzdevumu, jā? Jā. Un viņš visus burtiņus viņš pazīst, viņš var uzrakstīt viņus, bet viņš nevar to vārdiņu sasaukt kopā. Labi, paldies jums. Paldies par jautājumu. Jautājums tieši par tēmu, ja? Jā. Tas bērniņš noteikti jāpaskata būtu, ja? Nu kā es tā gluži, bet pazīmes visas sakrīt ar to, ka bērniem ir tie fonemātiskās uztveres traucējumi. Tāpēc viņš nevar sasaukt kopā. Jā, ir bijusi kaut kur kļūdiņa un nav ievērots. Nav ievērots tas, ka viņš burtiņus fotografē un tāpēc viņš var uzrakstīt. Un līdz ar to, tas, ka tur saliek to burtiņu kopā, ja, tad ir tāda vārdiņa analīze un sintēze. Analīze tie atsevišķie burtiņi, tur viņš var tik galā. Un līdz ko viņas jāsliek kopā, to viņš vairs nevar izdarīt. Tā ir tā problēmiņa, ja, kas ir galvaspazdiņa palēkajā vielā. Bet tas nesaistās ar prāta spējām. Es domāju, ka kundzei nevajadzētu par to uztraukties, pirms nav paskatīts bērniņš kārtīgi. Nu tā vajadzētu pie speciālistu tomēr. Tur ir ļoti labi par palīdzēt, bet jums vajag tiešām skolotāju logopēdu, kuram ir padziļināta zināšana speciālajā pedagoģijā, kas var jums palīdzēt, un to var izdarīt. Pie speciālista ejot, tad bērniņš iegūst šo arī sintēzes funkciju sevi. Ja, un viņam ir ļoti uzmanīgi jādarbojās skolotājiem ar viņu klasītē, lai redzētu, saprastu, kā jārīkojas, jo tur noteikti ir jāpalīdz, jo tā jau vairs nav atzīmes soda problēma. Nu, pirmās klases atzīmes tagad tā neliek. Un tomēr, tikai jāpalīdz. Nu, teiksim arī, lai bērns censtos kaut kādiem sasniegumiem, lai viņš būtu ieinteresēts uz kaut ko iet, Jā, lai bērniņš nebūtu pazaudējis. Un te ir ļoti svarīgi arī šim bērniņiem saprast, ka jāatšķir to, ko bērns negrib, no tā, ko viņš nevar. Jo daudziem liekas, ka viņš negrib. Un tā ir liela kļūda, jo pēc tam viņi vairs neko negrib. Nu jā. Mēs te sākām skatīt grāmatiņu. Te ir krievu valodā, viņa ir Mamatu ģimeņaka logopēdu, tas ir mamma aizved no pie logopēda. Jā, tā ir maza daļa no tā, ko es esmu uzrakstījusi, un tā ir, kas ir tulkota. Bet vairāk jau viņa bija domāta skolotājiem, kas māca krievu valodu latviešu bērniem, kuriem ir tā problēma. Jo man bija sapnis angļu valodā, vācu valodā, franču valodu pie mums vēl māca, lai tie skolotāji, kas māca mūsu bērniem ar problēmiņām, šīm te problēmiņām valodu, var saprast, kas tur notiek, kāpēc bērniņš tā nevar. Nu, vismaz saprast, ka jāiet uz bērns jāvada pie speciālistu, ja? Ka tā nav vienkārši kaut kāda nedarīšana vai negribēšana, bet ka tā ir nevarēšana. Jā, tieši tā. Nu, ja nav vairāk teikt zvanu šobrīd, tad atgriežamies atpakaļ pie holistiskās terapijas, kā tu ar viņu, teiksim, tīri praktiski varbūt šajā problēmā strādā. Nu, ja mēs, piemēram, paņemam to, kas tu pat pieminēji, ja, ka es strādāju ar maņām, ir tāda paņēmiens runa kā maņa. Ja? Es mazlietiņu pastāstīju pagājušajā reizītē, kā tas izskatās, ka bērniņš nespēja skaņas saprast, ja? Un jauc viņas. Ja? Un tad, kad mēs pieliekam šādu pie balss saitītēm roku, ja? Mēs jūtam, kā balss saites vibrē. Ja? Un tad ir tas un te jau sākās arī runa kā maņa. Vai uzlikt šeit roku un pateikt rrr, uzliec, redzies, kā tur viss rūc, ja? Kad ir rūkšu. Uzliek šeit, ja? Un tā dzird j, ja? Tā jau arī ir runa kā maņa, ja? Smagākos gadījumos es nāku no mugurpusītes, pārliecos pāri ar savu artikulācijas aparātu, ja? Un runāju skaņu vai dziedu skaņu. Piemēram, mammītēm, kas gaida bērniņus, lai tie tur paklausās, ja, dzimtā kādam ir kaut mazāk no šīm problēmām. Ja laicīgi strādā ar šiem terapeitiskajiem paņēmieniem, tas ir skaidri zināms, ka tam bērnam būs daudz vieglāk jau.
Viņš visu tur saprot, visu tur uztver. Ja tajā brīdī es atceros, ka vēsturiski tomēr, kur es lasu tās grāmatiņas, stāstu senos, tur jau vienmēr ir latviešiem vismaz ļoti raksturīga dziedāšana. Ja? Jā. Un ja mēs zinām, ka pa šiem kauliem mums 25 decibeli skaņa aiziet uz dzirdes aparātu, ja? Tāpēc mums ir tā, ka mēs, tas kā es sevi dzirdu, tā tu nedzirdi mani, ja? Protams, jā. Un tā, ka mēs klausamies ierakstu, mums liekas, ārprāts, tā taču nav mana balss, vai ne? Jo mēs dzirdam savādāk nekā pārējiem mums dzird. Un tad tā skaņa, teiksim, vibrē pa visu ķermeni īstenībā, ka mēs dziedam kaut ko. Visai sistēmai cauri iziet skaņa, ja? Nu, tas ir viens no paņēmieniem, tas ir ļoti maz pateicis. Pirma līnija terapija, ja? Tās visas terapijas, kas ir draudzīgas organiskiem dzīvības procesiem. Līnija terapija, tas nav tikai līnijas uz papīra, ja? Varbūt tu te vari pameklēt tās līnijas, kamēr es pastāstu, bet, piemēram, viņas ir tik lielas iespējamas, ka viņas var izslēpot. Es kādreiz saku sporta skolotājiem, es saku, bet kāpēc nevarētu slēpot lejā nevis vienkāršu trasi, bet līnija terapijas zīmējumu? To atradi jau, ja? Jā, es tik nezinu, vai viņu būs. Ja var parādīt. Vai arī, piemēram, slidot. Ja slido, tad iet ap savu asi. Un cik eleganti līnija terapija izmantot, piemēram, baseinā. Kad ir iespēja atrasties uz putuplasta rīka. Jā, šīs ir līnijas. Jā. Un tad līnijas izdejot, izkustēties, iet ap savu asi, citu līniju zīmēt ar agunu, citu ar ausi, citu ar zodu. Bet tas viss aiziet caur kustību uz smadzenēm. Un tas ir galvenais process, ja? Jo smadzenes baro tikai maņas. Jā. Lūdzu. Halo. Lūdzu. Halo. Mēs klausamies. Jā, sveicināti. Sveiki. Kāds jūsu jautājums? Vai jūs varat dzirdēt? Mēs dzirdam, neklausties lūdzu televizorā. Jā, jautājums ir sekojošs. Jā, kāds? Halo. Jā. Neklausieties lūdzu televizorā. Runājiet telefonā. Kā jūs skaidrojat to, ka... Tā, sekundīti. Nu? Kā jūs skaidrojat to, ka ja bērns tomēr brīvi runā un viņš prot salikt vārdus un burtus, bet tā ir tikai skola, kur viņš nespēja salikt, respektīvi, burtus atsevišķi, bet vārdus kopumā un brīvi teikums veido, bet šajā situācijā jūs sakiet, ka viņam ir kaut kādas logopēdiskas problēmas, viņš brīvi runā, bet tikai, faktiski skolā parādās, ka viņš it kā nevar salikt atsevišķus burtus, kas, burti paši par sevi atsevišķi nav valoda. Es sapratu jautājumu. Liels jums paldies. Paldies jums, jā. Redziet, tas absolūti nav saistīts ar runāšanu. Un ļoti daudz kā tā lielākā kļūda ir tā, ka paskatās, vai bērniņa mēle funkcionē. Un kad es bieži vien uzdodu jautājumu, kāpēc papagailis runā, un vista nē. Ja? Nu, kāpēc? Un vista arī runā. Tu jau tā lieta, ja? Tātad runā bērns ar galvas smadzenēm, ja? Nevis ar artikulācijas aparātu. Un tad, kad ir skarta fonemātiskā uztvere, tad tas var absolūti neparādīties bērna runā. Bet cilvēki bieži uzskata tā, ja tā mēlīte, ja viņš nesaka, man ir liela ripa, tad viņam viss ir kārtībā. Nav taisnība. Tā absolūti var būt pilnīgi nošķirtas lietas. Viņš var runāt perfekti pareizi. Bet līdz ko parādās raksti, tā parādās tā problēma. Un to jau neieraugu laicīgāk, es jau gan savādāk skatos. Tad, kad pie manis nāk, es jau vairs nelieku viņiem ne lasīt, ne rakstīt, jo man pietiek, kad man ir tās rociņas, ko es paskatos un paprasu, vai šito vingrinājumu tu vari uztaisīt, un vēl šo un to, un ka tās rociņas paliek mitras, ja? Un kad es ieraugu, ka tādīs rociņās ir jau šī tāda te kustība, ja? Tad man ir cits paņēmieni, kā paskatīties, un to var redzēt stājā. Tāpēc jau bija tā līnija terapija. Čiks. Tagad tas ir nesaistīti, bet tas noteikti tā var būt. Tā ir tāda ātrā diagnoze? Jā, tas ir to, man kādreiz saka, viņš spēlē klavieres, vai arī, piemēram, šo vingrinājumu, ja? Viņš spēlē klavieres, kā viņš to nevar, viņš to nevar, tāpēc, ka tas pēc kaut kas cits. Un tur ir vēl dažādi tādi vingrinājumi. Un vai tas nozīmē arī, ka jo ātrāk to diagnosticē, jo labāk var palīdzēt tam bērnam? Es jau to pavisam maziņam redzu, tādam zidainītim, tad man ir prieks, ka es varat pie tāda tik klāt. Es domāju, vai, cik labi, cik es daudz varu izdarīt. Un tad tāds bērniņš, kas tā ir padarbojies,
ka viņam ir gads un 7 mēneši, viņš man prasa, Irēnīt, to drīkst ņemt, tie ir tev dokumenti. Nē, tu to drīkst ņemt. Tas nozīmē, ka tomēr, ja pat pie tiem krīzes apstākļiem, ka nav naudas, lai, teiksim, būtu pamatskolā, kā bērndārzos noteikti vajadzētu šādu speciālistu, ja mēs gribam saulēcīgi. Jā, tas ir tās kundzes jautājums. Jā, kaut ko mēģināt palīdzēt bērniem, jā. Un tā ir kļūda daudzkārt, kādreiz, ka man vecāki atved un saka, veduši pie speciālista, un tas ir teicis, tas vēl maziņš, lai paug. Nav taisnība. Jo ātrāk, jo labāk. Jā. Jā, cerēsim vien, ka tas varēs kādreiz arī dzīvē piepildīties, ka tev bērndārzos tiešām būs šie speciālisti, lai laicīgi palīdzētu bērniem. Mēs tur aizgājām pa ģēnijiem un pa šīm lietām. Kas ir tev pašai šķiet vēl būtiskais, ko pateikt? Es šajā gadījumā domāju varbūt Latvijas pedagogus un vecākus, un es pieļauju, ka daudz vecvecāki šobrīd skatās šajā vēlajā stundā šo raidījumu, kad paši vecāki varbūt jau guļ arī darba dienu un raidījums ir vēls. Kādus padomus vai ieteikumus, ko tu viņiem gribi teikt, uz ko vērst uzmanību, teiksim, ja? Ņemot vērā to, ka bērndārzos nav šo speciālistu visos. Ir, kuros noteikti ir, bet lielākā daļā es pieļauju, ka nav tomēr. Vispirmām kārtām jau, vispirmām kārtām jau tomēr pavērojiet, kā bērniņš ar jums komunicē. Es iesāku par to telpu teikt, skatieties, vērojiet, izberiet kaut ko uz grīdas, netīšām, speciāli tad, kad jums ir laiks paskatīties, kā tas bērns to lasa, kā bērniņš tver, ļoti nepareizi, ja dod visu roku, bieži to bērnu nogrābais ķepiņus, un tad tas bērns tiek vilkts, iedod viņam vienu pirkstiņu. Un tad paskatieties, vai viņš paņem jūsu pirkstu šādi, plaukstiņu tā, rīkšķīti noliektu, vai viņš to nekad nesadara, kad viņš tikai kā šitādi ņem, Pamēģiniet bērnam paprasīt, iemācīsimies šitādu vingrinājumu, tam ir kaut kur 100 gadi jau, paēdis, visi pārējie pirkstiņi taisni, padzēris, pateicies dieviņam, apgūlies, apsedzies, un mazais bez palīdzības apsedzās. Kāds dīdēnīts čuč? Pavērojiet, bērns jums ir skolotājs. Tālāk paskatieties, kā viņš reaģē, tad, ja jūs viņam sakat, noliec uz, aiz, cauri, pāri, gar, vai viņš tver tos vārdiņus? To jēgu vārdu, ja jūs neparādat ar kustību, vai viņš saprot, ko jūs teicāt, Tikai tam cilvēkam, kas ir jau pieredzis viņus lietot, liekas, ka tas ir vienkārši. Tas ir ļoti sarežģīti. Tas ir pirmās pazīmes, ko var ieraudzīt. Uz cik mazu bērnu tagad, teiksim, šie piemēri, ko tu mini, uz kādas vecuma robežas tādas būtu? Un šos vingrinājumus jau praktiski saka, ka gadiņa vēl nav jau var sākt rādīt jau, Bet, kad vēl maziņāks ir jāskatās, vai nav tādi gadījumi, kad bērniņš tā bieži tā nostiep rociņas. Tā krampjaini, Jā, viņš tā pa laikam tā nostiepja. Vai arī kādreiz to galviņu dikti tā met atpakaļ. Tā met galviņu atpakaļ. Tā kā grib viņu nolikt, lai viņš guļ uz tās pilventiņa kaut cik, nevajag nekad augstas pilvents. Vienalga bērniem likt. Viņš kaut ko tā met to galviņu. Reizim neko. Reizim atkal met to galviņu. Ja viņš vienmēr tā dara, tas ir ļoti jau bīstami, Tad skatāmies kāju pirkstiņus, vai arī tā neizplēš un neizgriež kājiņas, Vai viņš viņus tā pārāk nespiež. Tālāk, kad jau sāk bērniņu drusku ucināt, tad jāskatās, kā viņš liek kājiņas, vai viņš liek tā ar pirkstiņiem, vai viņš liek tā pēdiņu pilnu pēdiņu, Es jau ļoti priecājos, kad bērnu redzu, kad bērns uzreiz jau tā stāv, tad viņš to ceļīšos tur ielocās un gožiņās pakustās, Tas ir vairāk kā skaidrs, ja tas viss rotē, Tad jāpasako līdzi un jāpaskatās, kas notiek ar visām locītaviņām pleciņos. To jau var redzēt, tas, kas nav speciālists, To jau, tā labam pēdējātram, labs pēdējātrs jau to arī zina. Bet, tā ir pazīme tam, ka tas bērniņš, kā es to saku, uzmanējies pēc tam, Un tad kā viņš klausās. Tas ir pilnīgi nav taisnība vairs, kas saka, ka bērns jau, kad viņš ir ļoti maziņš, kad viņš vēl neko netver, un tagad viņi tā kā piedzimst, jau viņi tur puncīti visu dzirdējuši jau. Un viņš kā piedzimst, tā viņš to grib redzēt un apskatīties. Es redzēju meitenīti, kas tikko no slimnīcas atvesta, tagad nesen skatījos. Fantastiska meitene. Un es uzreiz saprotu, viņa manu balsi dzird, Es uzlieku roku viņai uz muguriņas un dziedu, un viņa sastingst un tā klausās. Kur kādreiz būtu teikuši, kas tu tur pa murgiem tagad, kur tu tāds bērns vēl tur tver,
Tad šeit var ļoti daudz. Vajag runāt un runāt, padziedāt. Jā, labi, ir kādreiz kāds mammas saka, ka tur kāds uz ausīm uzkāpis vai lācis vai vēl kaut kas. Nekas, tad runājiet ar savu balsi, atdodiet savu balsi. Jā, reaģējiet uz bērnu. Tad saka, tā nevar ņemt rokās, izlutinās pilnīgas muļķības, neko nevar izlutināt. Jā. Protams, cik svarīgi ir dzirdēt, kad mazāko bērnu kungstienu, ja? Tas jau bija gan ļoti sen, bet es tomēr savu meitiņu arī tāpat, kad bērniņam vajag pačāt. Tas pirmais, kas jāsaka, tagad pamperīši nogalina smadzenes. Pamperīši taču ir ļoti Nogalina smadzenes, jūs saprotat, bērniņš čurā. Man atved vienu mazu bērniņu skatīties. Es skatos, te paliek sarkans. Es saku, jums samaksās tūlīt. Vajadzētu tā, ka čurāli grib. Lai tur ir pamperīts. Es saku, mamīte, vai tad jūs, kad ejat uz toaleti, biksītes nenovelkat? Bet mamīte jau nedomā par to, ko es domāju. Es domāju, tas kavē bērnu smadzeņu attīstību. Ja? Tas tomēr ir un refleksi un vispārējais, kas ir bērnam vajadzīgs. Un ļoti svarīgi tas, ka noreaģēt. Es pat darījusi esmu tā, kad aiztaisi cieti izlietni un ielaižu ūdentiņu. Tad, lai dzird, ka tā tek tur. Skaidrs, jo nākošajā reizē kaut vai es esmu kaut kur, es jau dzirdu, sauc jau, ja? Tirnfiks ir vaļā, viss kārtībā, bet tā ir smadzeņu darbība, ja? Tālāk katra bērna reakcija, ja? Vajag viņu vērot un reaģēt uzreiz. Vispār vācieši jau diezgan drastiski, un viņa grāmatā es esmu tur rakstījis, ka viņi saka, 0,2 sekundes nokavētas no bērna aicinājuma nozīmē pakļaut viņu grūtībām vēlāk mācīties. Jūs saprotiet, kas ir milzīgi mazs periods. Mums mamītēm jāsteidz ēst izgatavot, jāsteidz vēl kaut ko steidzīgi padarīt. Viņas domā, ko tad lai es tagad daru? Noliek un priecājās, ka viņš tur ir mierīgs. Ja? Jā, tas, man liekas, pats neforšākais, par ko vecāki var priecāties, ka bērns visu laiku ir mierīgs, kluss, mierīgs. Jā, es tā klausos, kad mamītes man stāsta, saka, citai kaimiņienē labi, viņa viņu noliek pie televizoru. Un tas bērns acis nenovērš no televizora, ja? Es domāju, ārprāts, ko viņas dara, ja? Un tas, kā tas bērns viņai esot tik kustīgs, ka visur lien. Es saku, jūs priecēties. Tieši tā taču pasaules izzināšana, viņš izzina visu attīstību notiek. Un ko tad es daru ar to bērnu, ka es to zīdainī dabūru? Es daru visu, lai viņš pēc iespējas vairāk kustētos, lai viņš vairāk kaut ko sagrābj, mutē iebāž, vai vienalga, kā viņš to dara. Jā, bērns jau to dara, viss ar muticu, deguntiņu, viss, bet lai viņš tikai tiek kaut kam vēl klāt. Un tad gudri saka, vajag pacelt zināšanas, to redzes lauku, ja? Tas ir tīri tehniski, mīļie vecāki. Es tik domāju, vai ir tomēr visforšākā terapija šajā situācijā nav. Īstenībā mēs rakstam grāmatas, mēs runājam, mēs baigi gudri spriežam, veidojam teorijas. Ir viena teorija, tā ir dzīvā daba. Tieši tā. Un ja mēs aizējam tur, tad tiks atrisināts ļoti daudz, kas atbildēt. Lūdzu. Labvakar. Labvakar. Man ir jautājums jums. Ko jūs domājat par Montessori metodas izmantošanu autisku bērnu ārstēšanā? Paldies jums. Montessori pedagoģija. Kādas tavas domas ir? Īstenībā jau pedagoģija neizmanto ārstēšanā, ja tā godīgi ņemsim. Redz, bet Montessori bija ārste. Bet pedagoģija nav ārstēšana. Jā, pedagoģija apmācības metode. Te cilvēks varbūt zina, ka Montessori bija ārste. Ja? Un ir tā, ka viņas metode tika veidota bērniņiem, kuri ir sociāli un arī garīgi slimi. Un tagad to izmanto ģeniāliem bērniem, un autistiem viņš dara. Ir lieta tāda, ka es personīgi uzskatu, ka tie daudz gadi, kas pagājuši ir. Un man ļoti visur gribētos dvēselīt, īpaši autists tas ir, ja? Tur ir tā viena bļodiņa tukša, vienā ir pupiņas, mēs krāmējam. Jā, no pupiņas uz bļodiņu. Man viņas nobirst zemē. Mēs abi lasām. Jā, tā tiešām ir īpaša nodaļa. Es zinu, ka Rīgā arī ir speciāli Montessori. Jā, es atzīstu, ka tur ļoti daudz, kas ir ļoti labi. Tur pamatā daba tomēr ir. Jā. Un daba ir tā, kā es jau minēju pirms zvana, ka, man liekas, tas ir visu sākums. Labāk. Tās ir visa beigas arī. Valdorfs pedagoģija, Šteiners. Valdorfs arī, jā. Tā liek kopā? Jā.
Tā kā vēl viena lieta dabā arī dienu nomaina nakts, un pavasari rudens, un rudeni maina ziema, pulkstenis iet uz priekšu, laiks iet uz priekšu. Tā mēs arī šo vakaru lēnām beigsim, un es gribu teikt tev, Irēnīt, ļoti, ļoti lielu paldies par šiem 2 vakariem. Es domāju, skatītāji arī iegūst mazliet ieskatu tādā jomā, kas nav ļoti populāra un nav sabiedrībā ļoti izrunāta. 2 teikumos, ko tu vēlētos uz atvadām pateikt skatītājiem? Ziniet, jebkuram, kuram kaut kur ir kāda problēma, visvairāk par visu sāp dvēselīti. Es novēlu, lai jums viņa nesāp, lai jums ir mīlestības pietiekami daudz, jo ziniet, ka Dievs mūs mīl, un ja mēs to darām, mīlestības daudz. Jā. Nu, liels paldies jums, skatītāji, arī par šiem 2 vakariem, un piesakot nākamo nedēļu, tātad šos raidījumus jūs varat redzēt otrdien, un tātad otrdienas raidījuma atkārtojums ir pirmdien 15. oktobrī 14:45, un šī vakara raidījums ir 19. oktobrī 14:10. Bet kas jūs sagaidat šeit nākamnedēļ? Šeit būs mani kolēģi, narkoloģe Ināra Vārpa un geštalta terapeita Ināra Golubeva, un gan viņām jautājums, gan skatītāji jums jautājums, vai vīra māte vienmēr ir velna māte? Nu, kas ir sievas māte? Tā kā ar to es arī no jums atvados, un lai jums ražīgs vakars. Labvakar!